Labvakar, cienītās dāmas un godātie kungi. Man ir liels gods un prieks sveikt jūs visus šeit. Arī es gribu teikt Latvijas Universitātē, jo šī ēka ir viena no tām ēkām, ko mūsu mecenāti pirms Otrā pasaules kara ir ziedojuši Latvijas Universitātei. Un es domāju, ka ir ļoti atbilstoši, ka mēs šodien jūs, mūsu atbalstītājiem, rīkojam pieņemšanu tieši šeit, kādreizējā Kristapa Morberga dzīvoklī. Ja mēs paskatāmies pa logu, mēs ļoti uzmanīgi paskatāmies, varam redzēt Latvijas Universitātes astronomiskās observatorijas kupolu. Es domāju, ka ja mēs šeit būtu kādu mēnesi vēlāk, kad kokiem vairs nebūtu lapas, mēs varētu redzēt ļoti skaisti visu Latvijas Universitātes ēku. Un es ceru, ka tas nebija galvenais iemesls, kāpēc Kristaps Morbergs izvēlējās Latvijas Universitāti, lai atbalstītu, bet pavisam noteikti šeit dzīvojot, viņš to Latvijas Universitāti un Latvijas Universitātes centrālo ēku varēja ikdienā redzēt. Tautu labā godā ceļa, tik pie prāta gaismas kļūstot, tauta zied un tauta zeļ. Morberga kungs, esmu noformējis sadaļu par universālu mantinieku, kā bijām runājuši. Un bez tam jūs gribējāt īpaši nodrošināt tos jautājumus, kam sakars ar jūsu sievas kundzes tiesībām. Jā, to pirmām kārtām. Un tas man ir te. Es nolasīšu. Manai laulātai draudzenei, Augustai Morberga dzimušai Hartmanai, es vispirms novēlu visus skaidrus ienākumus no viena, pēc viņas izvēles, no manam mantojumam piederošiem Rīgas nekustamiem īpašumiem. Izņemot to namu, kurā tagad atrodas Romas viesnīca. Vai tas būtu pieņemami? Manai mīļai, laulātai draudzenei. Kā lūdzu? Manai mīļai, laulātai draudzenei. Tā. Jā. Protams, bez šaubām. Tagad tā, par vasarnīcu, dzīvokli un to uzturēšanu rūpējas universāla mantinieks. Par to jau bija atvienojušies. Jā, protams, bez šaubām. Morberga kungs, ja pareizi saprotu, tad mums vēl būtu jāapspriež to personu loks, kas no mantojuma saņems mūža pabalstus. Tie man visi labi zināmi. Tikai ierakstām dokumentā. Tad atliek to visu nodrukāt uz mašīnas. Nu labi. Iesim uz manu kabinetu. Jaukots, jums tagad būs brīvs laiks. Kad ieradīsies Līventāls un citu liecinieki, uzņemiet viņu un lūdziet pagaidīt. Mēs nāksim tik līdz būsim beiguši.
Morberga dzīvokļa. Nebrīnies! Joprojām esmu dienestā pie Līventāla kunga, stāvu augstāk. Taču šodien kungs mani norīkoja šeit, 3. stāvā. Lieta tāda, ka Morberga kungs šodien taisa testamentu. Līventāla kungs būs viens no lieciniekiem. Savus kalpotājus Morbergs šodien palaidis brīvdienā. Uzmini, kāpēc? Tāpēc, ka viņš tos grasās iekļaut savā testamentā, bet nevēlas to tā uzreiz izpaust. Viņi gan zina, bet to nezina Morberga kungs. Kad pie Līventāliem atnāk viesi, viņi bieži runā par Morberga kungu un kundzi. Un tad var daudz ko dabūt zināt. Arī kundze devusies ārpus mājas. Varbūt uz savu Jūrmālas vasarnīcu, varbūt kur citur. Viņi jau ļoti bagāti. Morbergam pieder arī nams, kurā dzīvojam, un vēl citi nami. Un pat Romas viesnīca. Mājas kalpotāji vien viņam vairāk kā 10 cilvēki, pēc skaitā 2 staļa puiši un puķieri, nereicinot šveicaru, sētnieku, nu tos visus, kas uz visu māju. Kundzei maigas raksturs, pat ļoti stiprs. Kā man stāstīja frontāla Anna, kad bijis jaunāks spēris Zibeļus, ja kas nav paticis. Bet arī tagad labāk ceļā negadīties, ja nebūs ko labi izdarījis. Viņš cilvēks darbs labi paticis. Pats nācis no lauku mājās Zemgalē. 18 gadus vecs devies uz Jelgavu un izmācies būvnieka amatu. Bet 20 gadu vecumā pastāvām kājās ieradies Rīgā un strādājis pie namu būves. Pēc tam mācījies plānu zīmēšanu un tad jau strādājis kantorī, bet vēl vēlāk jau sācis savu būvniecību. Un tieši tā lielā veiksme. Citreiz pastāstīšu, jo nu man jābeidz. No kalpotājiem patreiz mājā tikai ķēkšai palīg un es. No dāžiem atnācis, tūlīt rabūt arī līdzenīgi. Man tad viņi jāsaka. Tava māsa Kristīna, 1925. gada, 7. martā. Labi, cienītie. Es saprotu, ka cilvēks, kam spēks kā oz, kas no pētības radis pie smaga darba, var nogalīt. Un, cik iekrāt. Bet ne jau ar roku darbu dažu gadu laikā sakrāt zemes gabalā priekšnai Rīgā. Un vēl uzcelt 3 stāvu mūra namu. Un vēl izglītoties, to neaizmirstiet. Apgūt vācu valodu un Berlīnē studēt arhitektūru. Tad jau sanāk, viņš ir bijis divās vietās vienlaicīgi. Saprotams, ka ar namdara darbu kapitālu netaisam. Nu jā. Bet no kurienes jūs prāt radās nauda? Pašam pirmajam pirkumam ne jau, kā saka, kārtīs vinnējis. Nu šito nemaz nevar tā skaidri izslēgt. Par Morberga kungu blefošanas prasmi
klist leģenda. Esat dzirdējuši par zirgu iegādi Berlīnē? Nu. Pēc lielā celtniecības buma Rīgā sākās nekustamo īpašumu krīze. Jā. Norberga darījumi, tāpat kā daudziem citiem namsaimniekiem, draudēja aiziet pa burbuli. Ko dara Norbergs? Savāc atlikušo skaidro naudu. Dodas uz Berlīnu un nopērk ļoti dārgu zirgu. Un ko pēc tam Norbergs dara? Pēc tam kopā ar ietekmīgiem ļaudīm dodas izjādēs. Zirgs iespaidīgs. Cik tu par to samaksāji? Tik un tik. Oho! Dārgs gan! Uz Rīgu jau ceļosit par Norberga labo finansiālo stāvokli. Un kredītu krāns. Atkal vaļā. Ko lai saka? Kas māk, tā māk! Jā, riskanti, protams. Tas viss ir ļoti interesanti, bet, kungi, mēs novirzamies no tēmas. Jautājums ir par pirmo pirkumu, kad vēl to lielo namu un lielo plānu vēl nebija. No kurienes nauda? Plāni jau droši vien, ka bija. Jūs laikā domājat to zemes gabalu Kalpaka bulvāru? Jā, un vēl to 3 stāvu mūru namu. Kāds būs noticējis jaunam censonim un devis aizdevumu? Riskanti, protams. Bet tādas lietas mēdz notikt. Kungi, man te ir kas sakāms, ja drīkstu. Jā, Kristīna. Man droši zināms, ka rokot pamatus tam Kalpaka bulvāra namam, Norberga kungs uzracis senu pagrabu. Gājis iekšā, bet tur pods zelta naudas. Tur arī sākums tai bagātībai. Kur tu to izlasīji, Kristīna? Es neesmu lasījusi, man vecā māte izstāstīja. Jaunkundz, tad jau viņa tur būs klāta bijusi. Nē, viņai to zinoši ļaudis stāstījuši. Tas viss ir ļoti interesanti. Bet, ja nopietni, Norbergs naudu no zemes izraka gan. Tie bija nojaukto Rīgas aizsargu vaļņu akmeņi nopirktajos zemes gabalos. Paskatieties uz Bastegrāmu. Tepat tais logu. Iedomājieties tādu pašu krāvu. Varbūt drusku mazāk. Tur pietika gan pašam būvēto namu pamatiem un vēl vairāk citiem būvētājiem, ko pārdot. Tā jau vajadzēja būt pamatīgai peļņai. Ziniet? Man labāk patīk tas variants par to zelta podu pagrabā. Jūs taču jokojat. Un no tiem akmeņiem, nekas nesanāks. Lai gan Norberga nami iet pa mūra līniju, bet tieši tais vietās, kur bija bastioni. Kādi vēl bastioni? Gan jau, ka zināsiet, tādi izvirzījumi uz priekšu viduslaiku cietos. Ne jau visi nami, ne jau visi. Es vēl par to pastrīdēšu. Jūs varat strīdēties kā? Nē, es vēl pastrīdēšu. Kungi? Sveicināti, kungi!
atvainojiet, ka liku jums gaidīt. Ak jā, vai esat dzirdējuši par manu zelta bodu? Nē. Jā! Tas vēl joprojām ir pie manis. Šeit. Aha. Un tagad es to gribu daudzkārtīgi pavairot. Ieguldīt tajā savu pasaulīgo mantu un likt ļaudīm strādāt vēl ilgi pēc tam, kad manis vairs nebūs. Bet, nu, kungi, pielietas. Dievu Tēvu, Dēlu un Svētā gara vārdā. Es zemāk parakstījies, Kristaps Kristiāņu dēls Norbergs, būdams pilnā prātā un skaidrā samaņā, atrodu par labu pie laika noteikti savam nāves gadījumam par savu mantu un ar šo testamentu nosaku sekošo. Visu savu kustamu un nekustamu mantu, lai tā sastāvēdama no kā sastāvēdama, un lai tā atrastos, kur atrasdamās, tik labi to mantu, kur man tagad pieder, un arī to, kur es turpmāk varētu iegūt, es novēlu par pilnu īpašumu Latvijas universitātei, kuru es ieceļu par savu universālu mantinieci, uzliekot tai sekošos pienākumus. Nu, kungi, jums liecinot, es esmu noslēdzis labu darījumu. Esam pelnījuši to nosvinēt.